Tāpat kā toreiz pirms 34 gadiem janvāra barikāžu laikā Rīgā pie Vaņodas pagasta kultūras nama deg ugunskurs un gaisā virmo dūmu un tikko vārītas biezputras smaržas. Šeit uz barikāžu atceres pasākumu pulcējas vīri un sievas no visa plašā Dienvidkurzemes novada kādreizējā Liepājas rajona. Visi tie, kuri tolaik 91. gada janvārī, būdami jauni spēka gados, ar kailām rokām, bet karstām brīvības alkām, bezbailīgi devās uz Rīgu, uz barikādēm. Ataust atmiņā viss, kā toreiz bija tas viss, kā notikās. Es toreiz dzīvoju un strādāju tādā pagasta padomu saimniecību Liepāja. Es barikādēm biju, no sākuma līdz beigām, var teikt. Visu laiku par Rīgā? Jā. Līdz 20. janvāra rītam. Tu praktiski mājās nebrauci? Nē. Turpatās, vai ne, autobusiņā pagulēja, ka vajadzēja drusciņās, vai ne, cilvēki tur iedzīvotāji Rīgas nesa mums maizītes, sasvērēts ar teju, kafiju, un vakarā mājās pa televīziju rādīja, kad sākās tā apšaude. Tas bija briesmīgi, tad visu. Un 21. no rīta mēs, kas bijām, visi sarunājām, braucam atpakaļ. Bet tad aizbraucam, tad jau bija viss mierīgi tā. Un tad mēs līdz 23. janvārim, tad mēs braucam mājās. Man personīgi sākās tās barikādas bišķi ātrāk. 4. janvārī man pazvanīja ministrs to laiku Ģēģers Dainis, un viņš saka, atbrauc uz Rīgu. Es atbraucu uz Rīgu. Viņš savā kabinetā pa logu rāda uz preses namu. Viņš saka, skaties uz jumta, kas tur notiek. Un tur es redzu, ka tur ir omonieši ar automātiem. Periodiku vairs neizdod nekādu. Un Dainis saka, zin ko, taisi komandu un brauciet uz Vāciju iepirkt tieši drukāšanas mašīnas, lai laikraksts var izdot. Pirmoreiz vedām ar autobusu, pirmoreiz tikai dators, un nāk Krievu robeža bija, tanī laikā vēl nāk leitnants un saka, ko jūs tur vedat? Es saku, dators. Viņš saka, mēs apsedzām visu to lietu. Viņš paskatās, labi, kompjuteri izžai. Tagad otro to galveno mašīnu mēs vedām pēc nedēļas. Un atkal nāk tas pats leitnants. Što ti vizioš? Es atkal nedrīkst teikt, jo, ja es teikšu, ka tā ir tipogrāfija, tad mums uz vietas nošaus, viss tur. Es saku, kompjuteri. Viņš atnāk atsedz, kompjuteri izžai. Nekas jau nav beidzies. Un to mēs redzam arī šodien, ka nekas jau nav beidzies. Kādreiz arī tā iedzeļ bišķītiņi tas, kas saka, viņiem jau ir padomi tā domāšana vēl, tie jaunie. Un es domāju, ka domāšana mums ir pareiza. Un arī toreiz bija pareiza, vai ne? Tas nekas, ka mēs tajā sistēmā augām. Un tā ir tā robežu šķirtne, ko es uzskatu manai paudzei līdz barikādēm un pēc barikādēm. Bez vēstures nav nākotnes. Un skatoties uz to, cik braši visi kopā šodien mēs esam sanākuši, tad es saprotu, ka vēsture ir ļoti nozīmīga. Un tad varam tikai iedomāties, kāda nākotne mūs gaida. Un šajā laikā, kad pasaulē ir diezgan nemierīgi, mums tas ir ļoti nozīmīgi, lai būtu tas miers. Pēc ieturētām simboliskām barikāžu laika pusdienām atceres pasākums turpinās Vaņodas kultūras namā. Liepājas rajonas. Un tāpat kā šodien, no visiem ciemiem, pilsētām un pagastiem mēs pulcējāmies. Un toreiz mēs pierādījām, ka mēs varam.
viens par otru pastāvē un viens otru aizsargā. Un tāpēc šodien tik nozīmīgi redzēt, ka mūsu vidū ir tik daudz jauniešu. Un es zinu, ka būs ļoti nozīmīgs mirklis, kad mēs visi būsim liecinieki tādai lietai, kā nodot zvērestu. Un zvērests tas ir valstī un mums, mūsu valsts cilvēkiem, līdzās. Kā toreiz, tā šodien. Bija nemierīgi, šodien ir nemierīgi. Es zinu, ka mūsu vidū ir ciemiņi, varoņi no Ukrainas. Slava varoņiem, slava Ukrainai, un tagad, kā tas pienākās, atceroties kritušos varoņus, lūdzu mazu klusumu brīdi. Barikāžu atceres pasākums Vainodas kultūras namā ir ļoti īpašs 40 jaunsargu kandidātiem no Priekules un Krotes. Tas ir vēsturisks mirklis, jo uz kultūras nama skatuves klātesot barikāžu sargiem tiek dots svinīgais jaunsarga solījums. Svinīgi apsolos, nežēlot savus spēkus un prātu, labākas dzīves veidošanai, manas dzimtās zemes, apsolos pēc labākās sirdsapziņas, veikt jaunsargu pienākumus. Kāpēc jūs iestājāties jaunsargos? Man nebija derīga pēc stundām, es vienkārši iestājos. Arī man jau draugi bija iekšā. Un patīk? Jā. Man iet visa ģimene gandrīz kā, un es arī gribēju. Jaunsargu vienība Priekulē ir pavisam jauna. Tā mēs sākām tikai šai gada rudenī. Un pavisam godīgi sakot, es biju ļoti pārsteigta, ka uz mūsu pirmo nodarbību ieradās turpat 50 gribētāji. Tā kā mēs uzreiz izveidojām divas grupas, ir jaunākā grupa un vecākā. Šeit ir abas šīs grupas, gan jaunākie, gan vecākie. Un apmeklējums un attieksme šobrīd ir tāds, ka patiesībā sakot, neviens nevarētu vēlēties labāk. Par ko tu solīties? Par to, ka es sargāšu tēvzemi ar vislabākajiem nodomiem. Es ceru, ka viņiem nekad nevajadzēs stāvēt uz barikādēm. Es ceru, ka nevienam no mums nekad nevajadzēs stāvēt uz barikādēm, bet es ceru, ka, un es redzu, ka šiem jauniešiem Latvija būs sirdīs. Dienvidkurzemes novada barikāžu atceres pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī bijušais Priekules slimnīcas bērnu nodaļas vadītājs un bijušais Latvijas augstākās padomes deputāts un barikāžu dalībnieks Egils Ēnārs Jurševits, kā arī ģirds Valdis Kristovskis. Janvāra barikāds pierādīja to, ka mūsu tautai ir griba un mūsu tautai ir spēks, mūsu tauta spēs organizēties. Arī es biju tas, kas parakstīja pavēlu par jaunsardzes izveidošanu, un redzot šodien zvērestu došanu, man jāsaka, tas bija ļoti emocionāls brīdis, un asaras arī savas acīs, jo es skatos uz šiem jauniešiem kā uz mūsu cerību, uz mūsu nākotni, ka viņi jau no bērnu kājas ir gatavi cīnīties par savu valsti, par mūsu nākotni, un esiet savas valsts īsti patrioti. Jo tikai tik spēcīgi, kādi būs mūsu jaunieši, pārliecināti par to, tik cik zinoši viņi būs, tik spēcīgi arī būs mūsu valsts. Barikāžu laika notikumi ir daļa no mūsu vēstures, taču izcīnītā brīvība nav pašsaprotama, tā jānovērtē un jābūt gataviem to aizstāvēt.
Ukrainas tauta šobrīd tam ir spilgts piemērs. Jau 3. gadu barikāžu atceres pasākumos Dienvidkurzemes novadā piedalās arī Ukrainas kareivji, kuri pēc smagām traumām atgūst veselību Latvijā. Viens no viņiem ir Oleksijs, kurš pēc Krievu gūstā pavadītajiem 10 mēnešiem tagad raksta grāmatu. Grāmata nav par mani, bet gan par visiem tiem cilvēkiem, kurus es satiku gūstā. Ne visiem bija lemts atgriezties, tāpēc grāmatu gribu veltīt viņu piemiņai, kā arī viņu piederīgajiem. Šīs grāmatas mērķis, lai cilvēki pasaulē uzzina, ko nozīmē šis karš. Tas nav karš starp ukraiņiem un krieviem, bet gan starp barbarismu un civilizēto pasauli. Plānots, ka grāmata iznāks šī gada 4. maijā, un tā būs latviešu, ukraiņu un arī krievu valodā. Es gribēju pateikt jums visiem liels paldies par jūsu atbalstu Ukrainai. Es varu šeit paldies Dievam dziedāt un paldies visai Latvijai par to. Ar spilgtiem muzikāliem sveicieniem klātesošos priecē Ukrainas tautas māksliniece Anastasija Vasilenko, kura strādājusi Mariupoles drāmas teātrī, taču tagad pēdējos 3 gadus, pateicoties latviešu draugiem, par viņas mājām kļūsi Latvijā. Es strādāju pirmā laikā Rīgas valsts klasiskā gimnāzijā kā koris pedagogs. Un, protams, ka man vajadzētu mācīt ar bērniem latviešu valodas dziesmas. Un, jā, paldies par labam dziesmām. Paldies jums. Un jā, latviešu valodas dziesmas, un tā man vieglāk, tāpēc, ka es dziedāju, es domāju tā. Tagad es atverēju savas studijas par vokālas nodarbībām, un jā, es mācu ar bērniem vokālas. Sirsnīgā gaisotnē izskan barikāžu atceres pasākums Vaņodes kultūras namā, raisot gan atmiņu stāstus, gan arī pārdomas par laiku, kurā dzīvojam. Slavu Ukrainai! Mūsu zeme!